Domas ielas krustojumā gaišā dienas laikā savā džipā nošāva ar kriminālajām aprindām saistītu uzņēmēju. Uzbrucējs ar Kalašņikova automātu šāva no blakus braucošas automašīnas, kuru likumsargi vēlāk atrada pamestu. Izmeklētāji ir noskaidrojuši, ka slepkava kopā ar pasūtītāju ieradās Latvijā no Igaunijas un abi rūpīgi izsekoja upura dienas gaitas. 7 stundas pēc slepkavības tās pasūtītājs un šāvējs mierīgi šķērsoja Igaunijas un Krievijas robežu. Slepkavības izpildītājs pat labāk izcieš sodu par kādu citu noziegumu cietumā Krievijā, bet nozieguma pasūtītājs vēl joprojām nav notvērts un ir izsludināts starptautiskā meklēšanā. Izglītības ministrija plašākai sabiedrībai lepni atskaitījās par jauniešu integrācijas projektu. Ministrijas darbinieks stāsta, ka ir izveidota atbalsta sistēma, kas palīdz neskaitāmiem jauniešiem vecumā no 13 līdz 25 gadiem iejusties Latvijā. Projekta integrācijas veicināšanas atbalsta sistēmas izveide trešo valstu valstspiederīgajiem jauniešiem nosaukums ir gan sarežģīts, taču ietver sevī vienkāršu principu. Tā ir sistēma, kas palīdz valsts un ikdienas dzīvē Latvijā iesaistīt jauniešus no trešajām valstīm. Trešās valstis ir valstis, kuras nav Eiropas Savienības valstis un nav arī Luksemburga, Norvēģija, Šveice. Un tie ir cilvēki, kas atrodas, piemēram, no Amerikas, no Ukrainas, no Krievijas, no Baltkrievijas uz Latviju. Un, ja viņi atbrauc mācīties vai strādāt, tad līdzīgi kā mēs ar jums, nonākot svešā valstī, ir diezgan dezorientēti. Viņi īsti nesaprot, kas ar viņiem notiek, kādā valodā sarunāties, kur iet, kā ir pareizi uzvesties, kas ir nepareizi. Un Izglītības un zinātnes ministrija šoreiz projektā cenšas palīdzēt šiem jauniešiem orientēties. Programmas apgūšana notika 5 semināros Rīgā, Jelgavā, Rēzeknē, Talsos un Valmierā. Semināros piedalījās 104 dalībnieki. Viens no tiem ir Forests, kas Latvijā ieradās pirms 2 gadiem. Es dzīvoju aizpūtā par 2 gadi. Jā, es strādāju ar jaunieši. Jaunieši centrs, sauc Idea House. But I'm from Alaska. Es esmu no Alaskas. And yeah, as far as how I came here, I have a beautiful Latvian wife. That would probably be one of the primary reasons. But I also came over to Latvia to run some youth projects, and I just never went home. Projekta noslēguma pasākumā kopā ar Izglītības un zinātnes ministru Robertu Ķīli neformālā gaisotnē notika projekta rezultātu prezentācija caur saliedēšanas un starpkultūras sadarbības spēlēm, piemēram, integrācijas futbolu. Tas ir jautrs, tas ir sports, tas, kas rada to kā dzīvu, tagadnes un nākotnes vērstu jauniešu sadarbību dažādās formās, kas viņam šķiet pievilcīgs un atraktīvs. Un tādā ziņā tas tāds labs pieteikums, tā arī jāstrādā, kad runā par integrāciju. Izveidots arī informācijas resurss www.jaunatneslietas.lv. Tas kļūs par informācijas avotu par jaunatnes politiku un jauniešu iespējām, uzziņu resursu un izglītojošo rīku, kas piedāvā tematisku latviešu, krievu un angļu frāžu vārdnīcu. Kaspars Beķers, Rihards Vīgants, TV3 ziņas. Trešo valstu vecāku bērniem Latvijā tagad ir iespēja rotaļāties, mācīties un atpūsties kopā. Rīgā ir atvērts īpašs